Ты же у меня такой мальчишка очень хороший. Он терпеливый всегда. Чего ты волнуешься? Нет, я вот смотрел на дядю двигателя. Labdien, godātie daugavpilieši un cienījamie viesi! Esiet sveicināti Daugavpils cietoksnī. 291 gada šajā dienā imperatora Nikolāja I klātbūtnē notika Dinaburgas cietokšņa iesvētīšana. Ar šo simbolisko pasākumu cietoksnis tika pieņemts eksploatācijā, jo pamatā jau varēja pildīt aizsardzības funkcijas. Kaut arī ne visi iecerētie nocietinājumi un ēkas bija uzceltas. Par godu šim notikumam, kā arī Daugavpils pilsētas 749. dzimšanas dienai, šodien tiek svinīgi pacelts Dinaburgas cietokšņa vēsturiskais karogs un atvērti Nikolāja vārti. Dear guests, welcome to Daugavpils Fortress. You will witness now a solemn ceremony of hosting of historical flag of opening of Nicholas Gate of Daugavpils Fortress in honor of the 191st anniversary of the consideration of the fortress and 749th birthday of Daugavpils city. Visiem cietokšņiem bija viens Pētera I apstiprinātais karogs, kura kopija tika pacelta mastā pie Nikolāja vārtiem pēc dažiem mirkļiem. Interesanti, ka cietokšņa karoga masts vairākas reizes mainīja savu novietojumu Daugavpils cietoksnī. No 1833. gada tas atradās uz 8. bastiona spicas. Vēlāk tas tika pārvietots tuvāk Mihaila vārtiem, bet jau 20. gadsimta sākumā cietokšņa karogs plīvoja virs komandanta mājas. Svinīgā stājā uz laukuma pie Nikolāja vārtiem sastindzis Dinaburgas cietokšņa štābs. Cietokšņa karoga svinīgo pacelšanu komandē pilsētas garnizona komandieris ģenerālmajors Aleksejs Magamens un cietokšņa komandants ģenerālmajors Gavrila Ulanovs. Видно вам все? Чуть не налатышно. Команда, слушай! Торжественную церемонию поднятия крепостного флага и отворение Николаевских врат начали! Команда, слушай! Для поднятия флага за мной! Тихо, 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 тихо. Шагом! Никуда не ходите. Команда на кран. Гоп! Слушай, на кран!
Cietokšņa pirmais celtnieks, ģenerālmajors Hekelis, dodas pie cietokšņa komandanta Ulānova, lai saņemtu Nikolaja vārtu atslēgas. Мальчик количество. Флаг команда построена для открытия Николаевских ворот. Прошу выдать ключи. Cietokšņa vārtus parasti atvēra rītos, kad bija jau uzausis, bet aizvēra vakaros vēl pirms tumsas iestāšanas. Николаевские ворота открыть. Sardzes karavīri atver Nikolaja vārtu iekšējās un nedaudz vēlāk arī ārējās vērtnes. Ģenerālmajors Hekelis dodas ziņot cietokšņa komandantam un atgriezīs viņam vārtu atslēgas. Мальчик количество. Николаевские ворота открыты. Nikolaja vārti ir atvērti. Aplausiet! Esošajā kārtībā un uz lielgabala pusdienlaika šārienu. Daugavpilī ir iestājies pusdienlaiks. Šodien Nikolaja vārtu svinīgās atvēršanas ceremoniju un pusdienlaika šārienu veica Daugavpils vēsturiskās rekonstrukcijas kluba pārstāvji. Skaļi aplausi rekonstruktoriem! Bravo! Cienījamie cietokšņa apmeklētāji! Līdz pulksten 14. jums vēl ir iespēja apmeklēt kolekcionāru un krāmu tirgu.